jo vairāk pārveidojam dzīvo, jo vairāk viņu izmainam, jo uzrāda skābu reakciju, testējot produktus, gan augu, gan dzīvnieku. Laboratorijās visi produkti ir testēti, vienkārši sakot, sadedzināti, un tad pelnus izvērtē un rāda vai nu skābu vai sarmainu reakciju. Un precīzi līdz skaitļiem, atkarībā no efektivitātes. Nu jā, laika gaitā esam visu uzlabojuši, ļoti mums viss garšo, bet pie asimilācijas uz garšu vien nevaram paļauties. Visgaršīgais dzīvnieku valsts, arī no augu valsts, kas ļoti ātri asimilējās, pa daudz ātri apstrādāti produkti. Arī tiek tā sagatavot, lai viņi ātri uzņemtos, izmantotos. Viņi rāda skābu reakciju. Tā skalā skatāmies no 0 līdz 7 skābais, no 7 līdz 14 sārmēnais. Asinīs jābūt ir 7,4. Novirze pa 2–3 desmitaļām un letāls iznākums. Kā tas skābums cilvēkam traucē? Un kāpēc viņš kaut ko sliktu nodara? Skābā vidē nenotiek tik raiti tās sadalīšanās, tik labi nesadalās pirmķieģelīšos tie olbaltumvielas un tauki un arī glikoze, ogļhidrāti. Viņi tomēr tiek bremzēti, un tas nav tāds, jābūt ir ap 7, jābūt neitrālai videi, lai visi fermenti darbotos un visas palīgvielas, minerāli, mikro, makro, vitamīni, lai tie visi tā raiti viss notiktu, un gan sadalīt, gan arī pēc tam formēt jaunās šūnas. Tur jāskatās tabulās, kādi produkti ir sārmaini, kādi ir vidēji neitrāli, kādi ir skābi. Visi garšīgie, ko esam pieraduši, ir lielākoties skābi. Vēsturiski šeit esam ēduši ļoti tādus, var teikt, negaršīgus dabas produktus, rāceņus, kāpostus, un neteiksim, ka negaršīgus. Liela nozīme šai lietā, lai šie maiņas procesi notiktu ūdenim. Ūdenim ir arī tādi rādītāji, kā reducēšanās, oksidēšanās potenciāls. Tas mums iekšā ir noteikts lielums, spēja šķīdināt šos pirmķieģelīšu šīs izievielas, un parasti mēs to ūdeni dzeram tādu nederīgu priekš mums, tāpēc, ja no rīta iedzeram glāzi, 2, ja varam den ūdeni, tad pusstundu paiet, kamēr viņš strukturējās, tāds jēdziens. Viņš palīdz tad visai šais procesos, kas mums notiek. Ūdeni strukturētu labu, Latvijā diezgan labs stāvoklis, Vidzemē, Vidrišos, Valkā. Ir tāda avota, kur jau nāk jau tāds ūdens, ko mēs varam uzreiz faktiski jau negaidīt tur pēc viņa dzeršanas, viņš jau uzreiz iet šūnās un apritē. Tāds strukturēts labi. Paši varam praktiski ūdeni strukturēt. Liekam, saldējam un atlaidinām istabas temperatūrā, un tādu arī lietojam. 20 grādus vajadzētu. Vislabāk ir tie 9 grādi līdz, bet tas drusciņ pa vēsu pēc mūsu konstrukcijas. Ūdens mums palīdz. Tieši pa skābēm un sārmiem. Rodoties skābai videi, kas lielākoties notiek, ēdot tā pēc tām tradīcijām, kā mēs esam pieraduši, organisms dara visu, lai šo skābo vidi neutralizētu. Esam pieraduši domāt, kas to varētu darīt. Ir tāds kalcija elements, kalcijs, viņš ir pēc savas būtības sārmains. Un viņš
neutralizē šo skābo vidi. Lietojam, kā pieraduši, piena produktus, skāpienu produktu, biezpiens, lai tas varētu notikt. Bet, ja skatāmies tabulā, viņi paši ir skābi. Lielā ķīniešu tauta piena produktus nelieto, ļoti labu veselību, nekāda vaina. Sakarā to, kad viņš pašs rada skābu vidi, tad tas esošais kalcijs tur iekšā, viņš nevar to nokompensēt. Kaut gan neizmanto to kalciju, kas ir tajā produktā, bet izmanto mūsu pašu no kauliem ņem ārā. Bērnēta saldumus, visādas garšīgas lietas, un brīnamies, ka bojājas zobiņi. Nu, ņem no skeleta ārā no kauliem un izmanto tai skābās vidas neutralizēšanai. Tas ir tāds ļoti svarīgs fizioloģisks moments, jo organisms dara visu, lai noturētu šo līdzsvaru. Visu iespējamo. Pirmo, ko mums dara ātrā palīdzībā reanimācijā, mēra šo pH līmeni. Un, ja ir skāps, uzreiz laiž iekšā sārmu. Ja jautājam, vai nevaram nomērīt ikdienā, nē, to jums darīs reanimācijā. Nu, žēl. Bet paši gan varam ikdienā darīt. Nu, asins mēs nemēram, tā ir sarežģīta lieta. Mēram siekalus, urīnu. Siekalās paņemam lakmus papīriņus, tos mēs dabojam. Lakmus papīriņiem redzama krāsa ir, jā, mēs viņus saslapinām un tad salīdzinām ar krāsu gāmo redzam. Nu, ikdienai tīri labi. Ir zināms, kāds ir šis līmenis, kaut kur ap 6 laikam, varbūt pat zem 6, kas būtu pieņemams. Un bišķi sarežģītāk urīnā. Nu, to mēs arī katrs varam izdarīt. Iegādājamies pH metru, mēram un skaitļos. 6,2 līdz 6,9, tas būtu tā norma, pie kā vajadzētu turēties. Ja zemāk, tad skābāks. Tātad jāmaina ēšanas paradumi, jāēd sārmaināks. Ja ļoti skāps 5 līdz 4, ja tā situācija ir ļoti saskābusi, un tās saskābušās situācijas ir akūtas, ir hroniskas, acidoze. Un tad mēs esam tā literāri ļoti skaisti nosaukuši tās acidozes galējās stadijas par vēzi un tā visādas sklerozes un autoimunās saslimšanas. Nu, tā viss ir acidoze. Ja mēs to paši gadu gaitā neveidojam, nu, tad arī nekas tāds nenotiek. Nu, labi, mēs tagad esam fakta priekšā. Briesmīga diagnoze. Nu, ko? Jārīkojas. Jārīkojas, nu, varbūt diezgan tā, pa daudz kardināli. Jālieto soda, visiem pieejama. Aptiekā labāk. Pārtiks veikalos vienkāršāk. Pusteikarottiņu, teikarottiņu uz glāzi, 1 reizi, 2 reizes dienā. Arī profilaksē var pāris dienas tā mēģināt. Pats esmu mēģinājis. Asins analīzes uzrādīja, jūtos slikti. Asins analīzes uzrāda labus rezultātus. Bet arī tāda iespēja, kā tumšā lauka mikroskops, kur redz dzīves asinis. Dzīves asinis parāda daudz vairāk. Tur mēs visas tās sastāvdaļas, kuras mēs statiski saskaitam parastajā analīzē, tur tas viss ir redzams darbībā, un tur redzams vēl daudz kas. Un pēc tā var spriest. Man personīgi bija esošie eritrocīti, pēc skaita ļoti labi, viss brīnišķīgi, viņi bija salipuši. Tāpēc man bija slikta sajūta. Un ja eritrocīti ir salipuši, tad viņi vairs nevar darīt to, ko viņiem vajag. Viņi nevar no plaušām uz galvu aizvilkt skābekli caur kapilāriem. Viņiem jābūt brīvi peltošiem, viņi paņem skābekli, aizvilkt uz smadzenēm, apgādā smadzenes, viss kārtībā. Tā kā parastās asins analīzes neko vēl nerāda. Šis tumšā lauka mikroskops Latvijā nav izplatīts. Kas salipina eritrocītus? Eritrocītus salipina, viņi ir vienādi lādēti elektriski. Ārējais slānis ir vienādi lādēts.
viņš dažādi apstākļi ietekmē, dažiem eritrocītiem šo ārējo slāni, kas arī no taukiem sastāv, tiek ievainots un mainās lādiņš uz otru pusi. Un, ja ir divi lādiņi, viņi pievelkās, salīp kopā, salīp pat lielākās kompānijās un neiet cauri kapilāriem un nepild savu uzdevumu. Nu, kā tas rodās? Nu, kā lai parasti cilvēki saprastu, ko es daru nepareizi, ka man eritrocīti šādi... Lietojam alkoholu. Alkohols šķīdina šo ārējo slāni daļai un salīp. Jau ļoti ātri. 6 minūtes vajadzīgs smadzeņu šūnai, lai iztiktu bez skābekļa. Un tā viņi iet bojā. Un visām smadzeņu šūnām pašām sava apziņa. Viņas tur sazinās savā starpā. Un tās, kas iet bojā, alkohola ietekmē, jo viņas nedabūs skābekli, eritrocīti vairs to nevar izdarīt, nu, tad aizvieto funkcijas nodot citām šūnām. Un tad mēs esam tādā patīkamā eiforijā. Kā nu kuram citam patīkam, citam nē. Un tad paiet laiciņš, un tad atjaunojās. Bet, ja mēs turpinām alkohola ietekmi, nu, tad vēl vairāk iet bojā. Viņas ir pietiekami, viņas ļoti daudz triljonos pietiek. Un tas stāvoklis mums tā izpaužās. Nu, tad tāds teiciens uz paģerām izšķurās smadzenes. Nu, tad viņš kļūst skaidrs. Savāc tās bojā gājušās šūnas un izved ārā. Tāpēc mums ļoti slāpst tajā momentā. Mēs mēģinām kaut ko darīt. Organisms mēģina kaut kā rehabilitēt šo trako situāciju. Bet grūti jau. Alkohols arī dabiski mums ļoti maz zēnu traktā rodās no cukuriem. Glikozi uzņemot skābekļa klātbūtnē, aerobā, baktēriju klātbūtnē, mazliet rodas alkohols. Ļoti mazliet, bet jūtams ir. Ja nav pietiekami skābekļa, tad ir otra, tad ir etiķskābā rūkšana, tad rodas etiķis. Tas pats pa sevi mums rada skābu vidi, līdz ar to mums viņš nedara. Arī alkohols pieradina mazus bērnus, ļoti strauji izņemot saldumus, cukurs. Maz bērni pēc tā tiecās, un viņiem rodās tāda atkarība. Lai gan tas līmenis ir ļoti mazs, bet viņi pierod. Viņš veikalā nevar izturēt, ka viņš redz kārumu. Viņam vajag. Un ne jau tāpēc, ka viņam tieši tas kārums interesētu, bet viņam interesē atkal to stāvokli, kad viņam ir tādas patīkamas izjūtas. Nu, šeit ir vēl viens moments. Ir no sīkbūtnēm Kandida, jā, tāda pazīstama sīkbūtne. Viņa barojas no saldumiem. Viņu vajag visu laiku barot. Un grūti ar to cīnīties. Tā kā cukuriņi kā tādu mums vajadzētu pamazām atteikties. Jo tas nav dabīgs produkts. Dabā nav. Dabā ir cukurbiete, dabā ir cukurniedra. To varam ēst neierobežoti. Tur ir iekšā jau visi komponenti, lai viņi sadalītu šo cukuru, lai viņš lēnām uzsūktos, lai nenoslogotu aizkuņa dziedzeri, jo ātrā uzsūkšanās tik ilgi moca aizkuņa dziedzeri, kad izveidojas diabēts citam. Un tad nevaram saprast, kāpēc. Tas saka, cukurniedru cukurs, viņš ir, to var lietot, ja ne? Cukurniedru pašu, ēdam pašu, cik varam. Bet cukurs jau viņš ir, tehnoloģiskais process nav patīkams, viņš tur, sērskābēm un visādām koncentrētām vielām, ļoti nepatīkami. Viņas gan atdala nost pēc tam, bet, nedzīvs, nevajadzīgs produkts. Mums ir pretī aizstājies medus. Gribam atradināt, cukuru atradināties labi. Pirmais visās savās telpās dzīvojamās, kur virtuvē medus podiņš ar karotiem. Jā, ka katrā istabā tur aprūk, jā? Baterija, kur mēs, katrā istabā. Lai no cukuriņa atradinātos, turam sev tūmā vienmēr medus trauciņu ar karoti iekšā. Piedāvājam bērnam, ēdam paši, bet cik daudz apēdīsim. Garšīgs ir, bet viņam ir sava bremze iekšā. Daudz neapēdīsim. Pietiek tik, cik vajag. Ir tāds, intuitīvi jūtam
tāds moments, eksperiments izdarīts. Ir mazi bērni, 3-4 gadu vecumā ielikti noteiktā istabā un viņus novēro. Un salikt visādi produkti ir vēl mazāki pat. Viņi nesaprot, spēlējās un uzēd un tā. Un ļoti precīzi tiek fiksēts, kas tur notiek. Un tā, kā saliek kopā, ko katrs konkrēti rēķis, viņš ideāli ir izvēlējies visu šīs olbaltumvielas un oghidrāts un tauks ideālā attiecībā un tieši tādā momentā, kas viņam vajadzīgs ir. Varam arī testēt dažādas produktus, arī tieši kas mums konkrēti kādam orgānam vajadzīgs, lai mainītu fizioloģiju, lai dažādas vainas ārstētu. Tādas speciālas metodas. Viss šis ir saistīts, protams, ar to skābju sārmu līdzsvaru, jo arī šīs visi saldumi, viņi ļoti skābu vidi rada un līdz ar to izjauc to līdzsvaru un traucē mums. Organisms aizsargājās pret skābo vidi. Viens no, protams, vadam ārā caur nierēm, caur zarnu traktu, caur gļotādām, visām iesnas un klepus un visādi izdalījumi reproduktīviem orgāniem. Arī vēl neiet cauri, ņem ādu palīgā, visādi augonīši, visādi kaut kā jātiek no tā vaļā. Aknas nespēja neutralizēt caur zarnu traktu. Un pēdējā stadija ir, kad nekādi nevaram. Arvien turpinam un garšo un lietojam. Un tad kaut kur jāliek. Ārā vairs īsti dabūt nevar, glabājam turpat. Bet glabājam drošības pēc apkārt tauku audus, tauku audus. Pieaug svars no šīs skābās ietekmes. Un kamēr šī vide nav neutralizēta, tikmēr no svara vaļā netiekam. No svara vaļā tiekam sārmainu vidi. Kas ir sārmains? Augu valsts, zaļumi, chlorofils, viss mums ļoti vajadzīgs. Gribam tievēt tikai ar pilnu vēderu. Tikai ar pilnu vēderu, ar diezgan biežu ēšanu. Saprāt robežās. Var arī vēlāk ēst. Vissvarīgāko vielu apstrāde notiek no 1 līdz 3 naktī, lai neietekmē prāts. Bezapziņas stāvoklī prāts arī piedalās ar visām emocijām, traucē pilnvērtīgi. Un tāpēc izvēlēt šis laiks no 1 līdz 3 naktī, kad aknas pilnībā apgūst visu, ko mēs esam viņam tur piedāvājuši, sadala normālā stāvoklī. Tad naktī tieši varētu ēst no 1 līdz 3? Varbūt bišķi ātrāk. Var arī ēst arī pirms gulētiešanas, nedaudz, jo viņš būs tā kā pirmā plānā un tiks pilnvērtīgi sagremots. Vēl par tieviešanu, organisms arī nav muļķis. Viņš skatās uz saimnieku, ko viņš dara. Saimnieks badojās, gavēnis un badošanās. Un viņš redz, ka kaut kas nav kārtībā, slikti laiki pienākuši. Varbūt, ka turpināsies, jāliek rezervē. Tāpat kā skābumi, tāpat arī neēšana krasa, liekam rezervē. Pretējais efekts. Man viens kristietis pazīstams, kāpēc pēc gavēņa pa 10 kilogramiem kļuva apaļāks? Tā vajadzēja būt otrādi. Es saku, tu redz, kā ir, tu noskaņojies uz neēšanu, bet tavs organisms redz, ka tu dari kaut ko nepareizi, ka tev ir jāēd. Un tad visus šos kalorijām nabagākos augu valsts, tāpat arī no dzīvnieku valsts saprāta robežās, un uzturēt to sāta sajūtu. Tā ir tik ļoti mānīga. Viņa mums neataino to. Analizatori, asins analizatori, viņi tik apmēram 15-20 minūtēm pēc tam konstatē to stāvokli, un tam mums tā sātas sajūta rodās. Vēl var dažādi ķīmiski un fizioloģiski to ietekmēt, bet tā ar prātu aptverot mānīga lieta. Pazinu kādu pavecāku kundzi, viņa visu mūžu darījusi tā. Kad īsti iegaršojās, tā jābeidz ēst. Cepur nost.
vajadzētu kaut vai tā, kaut kādu formulu izdomāt, kaut kādu kritēriju tā piebremzēt. Bet tā sev mocīt. Vēl viens faktors - saules jonu plūsma. Tā, kad tumsā ieiet ēnas pusē, tad viņi mazinās tā fotonu un elektronu plūsmu, un tad līdz ar to nepalīdz tik labi gremošanai. Labāk gremot gaišā dienas laikā. Nu, tas sadalījums, teiksim, tai uzņemšanai barības būtu tā ap 12 dienā līdz 8 vakarā. Tas it kā tā paredzēts, ka trešdaļa diennakts mēs uzņemam, tad no 8 vakarā līdz 4 rītā apstrādājam, sagremojam, un tad no 4 rītā līdz 12 atkal vadam ārā. Un tad jūs tur turpinājāt, cilvēki, kuriem no rītiem negribās ēst. Kāpēc negribās ēst tad? Varu, jā. No rīta pēc šī sadalījuma negribās ēst, bet tomēr atkal savukārt no 7 līdz 9 ir kuņģa darbības maksimums. Jūtīgā kārtā. Nu, dažādas tās teorijas, bet mocīt nevajag kuņģi, vajag kaut ko uzēst, kaut vai mazliet. Ūdeni dzert. Ūdens mums jādzer diezgan daudz. Mēs varam kontrolēt, mēs varam pamērīt urienu, cik mēs pa dienu izdalām, saskaitīt. Tikpat jādabū apakaļ. Citam varbūt mazāk vajag, citam izmantojās no ēdiena ūdens, bet viņš ir arī tīrs kā tāds būtu jādzer. Un diezgan pagrūti viņu dabūt tā ikdienā. Es minēju to saldēšanu. Un tad, ja mēs ievērojam šo sārmaino ēšanu, nodrošinām šos normālos apstākļus, tad nemanot svars nokrīt. Nav vairs vajadzības liekos toksīnus ievīstīt taukos un nolikt noliktavā. Viņi vairāk nekrājās un esošie šai situācijā, sārmainā situācijā, tiek kliedēti, sadalīti pirmreizinātājos, un mēs zaudējam svaru. Nemanāmi un paliekoši. Un arī veselība uzlabojās, un, teiksim, no kādām kaitēm var atbrīvoties, mainot vidi. Jā, personīgi spiediens ir aizgājis uz neatgriešanos, asins spiediens. Tas ir mainījies, daudzas lietas, uztvere. Runāja kādu jaunu cilvēku, viņam bija arī problēmas kaut kas ar tādu kā krāsu uztveri pie redzes un kam ir bijis ar dzirdi, tad daudz asāka kļūst šī receptora darbība, un mēs varam labāk orientēties jau tā šaurajā mums atvēlētajā diapazonā. Ja diapazons ir ļoti liels, un mēs šais 3 dimensijās dzīvojam diezgan ierobežotā intervālā. Skābu sārmainu. Ņemam palīgā tabulas. Jau ar laiku mums izveidojās uzskats par to, ko mēs varam. Ja ļoti gribam, gaļu gribam, zīvis, olas, pienu. No piena vislabāk raudzēti produkti. Pienu gan vajadzētu atsevišķi ēst. Viņš ir diezgan komplicēts, tur ir visas 3 produktu grupas. Bet, ja šos skābos lietojam, tad 5. daļu, 3. daļu, pusi. Un pusi zaļumus, salātus dažādus, vislabāk dzīvus vasarā tagad liela priekšrocība. Chlorofils mums ļoti vajadzīgs. Chlorofils no asiņu hemoglobīna atšķirās pa vienu jonu, visa molekula pilnīgi analoģiska. Tur bija mangāna un kalcija jons, laikam. Tas salāta labs, kas ir tas plūds? Jā, pēc iespējas, cik varam. Ko nevaram sakost, blenderējam. Esmu pēdējā laikā iemācījies blenderēt. Tām balandām bija interesants, kas ar tām balandām ir. Balandas, ļoti vērtīgi augi. Ļoti vērtīgi amerikāņi izpētījuši. Viss neizvietojumās aminoskābes, kuras mums būtu jāuzņem. Visas vajadzīgās vielas, mikro, makro, vitamīni paši pa sevi. To visu varam tieši ar nezālēm. Ļoti jocīgi lingvisti rīkojušies ar mūsu valodu.
Nezāles. Nu, kāpēc nezāles? Nu, īstās zāles. Īstā veselība. Nezāles. Varbūt ar laiku tā vairs nesauksim. Sauksim par zālītēm. Labā nozīmē. Varbūt es varētu vēl precizēt, tīri tā, nu, priekš cilvēki, jūs teicāt, it kā viens no variantiem ekstrēmiem ir tā, jo, nu, soda, ja, kad, lai sārmēnāk... Bet to ilgstoši noteikti nevar, vai ne? Jā. Bet varbūt jūs varētu noteikt, nu, kaut kāds pirmo trīnieku, kas, teiksim, ir visradikālāk palīdz sārmēnāku vīdi radīt organismu. Jā, tās trīs. Nu, kaut kāds 3-5 vērtīgākās lietas, kuras mēs varam ikdienā dabūt. Nu, ekstrēmos apstākļos pie sliktām diagnozēm, tur mēs tā lietojam sodu. Tur mēs pašķēdam pusi teikarotiņas, glāzi ūdens, 1, 2, 3 dienas. Cietniece Jansona teikusi kādreiz man pirms 30 gadiem dzer sodu un padzer ilgāku laiku, un tu attīrīsies, tu normalizēsi, toreiz neticēji, nu tā tas viss pierādās. Nu, skatīties mūsu tabuliņā, kas tur ir paši tādi ikdienā, gurķi ļoti sārmaini. Nu, tas pats Himalais sāls. Nu, jā, tas špikerī tad ir. Vispār mums ir daudz špikeri visādā produktu lietās. Kaut vai piena produktiem. Mēs ēdam pienu, teliņiem domātu. Bet špikers mums ir mammas piens. Tur mēs redzam visas attiecības. Tur nav tik daudz olbaltumvielas, tur nav tik daudz tauku, sevišķi tauki. Nu, galīgi mums nedara piena tauki. Viņiem ir ļoti liels lodītes, tauku lodītes liels, mammas pienā ir mazas. Tur ir ar žultceļiem, tad ir problēmas, tad tur visādas vainas rodās. Cietos taukus nelietosim. Ar ko pienu var aizvietot? Soja? Soja ļoti vērtīga. 3–7% olbaltumvielas. Ļoti laba soja. Jāaudzina pašiem. Pie mums stendē var dabūt selekcijas graudu institūtā. Visa, kaut gan apgalvo, ka nē, tomēr modificēta 90%. Dienvidamerikā audzē milzīgās plantācijās, Amerikā, Indijā, ļoti daudzās vietās audzē un pludina iekšā tirzniecībā, visi ēdam, klausamies tās slavas dziesmas, dziedam līdzi. Nu, vecākiem cilvēkiem nekas, jaunākiem grūti. Izrēlā 40% vīrieši neauglīgi no ģenētiskās pārtikas. Visi pētījumi tiek apstādināti, bremzēti un zinām jau ļoti daudz piemērus. Slikts piemērus, daudz slikti piemēri. Ir tāda viela nātrija glutamāts. Viņš pastiprina garšu. E621. To nu nevajadzētu lietot nekādos apstākļos. Visur klāt, visgaršīgāks. Paši varam mājās likt klāt. Ļoti bojā veselību. Aizmirst to mehānismu, bet nekādu nedrīkstam. Līdz ar to viss iepakotais, sagatavotais piedāvājums veikalos nevaram. Ir viens teiciens, ko viena bērna ārste teica, to, ko sagatavo savām rokām, tad vismaz tu redzi, kas tas ir. Vismaz tu vari vērtēt un tu zini ieguvis vietu un avotus un tu vari darboties. Bet tā paļauties tam, kas tagad notiek, ko mums piedāvā, diemžēl ne. Pats neapmeklēju vairāk pārtikas veikalus. Vienīgā to sāli, to jādabon ir. Ūdens arī ir tāds mangaļu ūdens. Tā atradne ir uz Krieviem, tur bija Padomju Savienībā naftas noliktava tvertnes apakšā, 60 metru dziļumā ir urbums tieši tais tvertnēs. Un ja mēs ar elektrolīzi mangaļu ūdeni pārbaudām, tad tur trešdaļa ir dubļi, nafta, un peld vēl dzīva nafta pa virsu vēl. Man ir tāda filmiņas filmē. Nepatīkami. Gribās tā kā bērniņš dzer aizrādīt, bet nevar. Visi dzeram. Vēl kas nepatīkams, ļoti attīstīta mums ir poligrāfija, visādas iespējas. Veterinārais dienests nedrīkst iejaukties dienesta tādā ražošanas noslēpumā, nedrīkst iejaukties. Kaut gan ir kompetencē, bet labāk nē. Tējas, kafijas dzeram. Man radinieks redzēja pie Salaspils tādu telpu, kur tiek vienkārši salmi samalti.
Un tad attiecībā kādu esenci pielieto, tāda tēja iznāk. Kolosālas mašīnas, visu safasē, visu kādu valsti vai kā ko. Ir atkal firmas, kas noformē dokumentus un viss nonāk tirzniecībā ļoti kā skaisti, bet tādā veidā. Bija aizķeršanās karkāde tāda, un to nevarēja ar salmiem. Un tad vajadzēja lapas vākt, lapu kokus, un tad to smala, un tad iznāca brīnišķīgi karkāde. Kā diezkas nav. Visi šie viņi 1500, arī labas vielas tur ir, bet, ja tādas galīgi nepieņemamas, tad neraksta virsū, bet uzraksta kaut ko citu, ieliek iekšā, teiksim, 2 vai 3 dažādas citas vielas, kas galu galā izveido to, ko nedrīkst uzrādīt. Viņiem taisnība, bet iznāk tas pārtikas rūpniecība, slikta rūpniecība. Tā vairs nav. Tā jau ir strateģiska rūpniecība, tā jau vairs nav tāda vienkārši. Sakiet, tie špikerīši man vēl precizēt. Mēs vakar skatījāmies uz tabulu, kur tā tabula, lai dabūtu cilvēks. Tabulu? Sārmainies kādi produkti, ja? Kas būtu it kā nepieciešams katram mājās, lai viņš varētu tā kā rokas grāmatā paskatīties. Jo ne katrs no galvas, es arī nezinu, ja, kas īsti sārmainis, kas ir skāps, jums tā tabula bija fantastiski. Uzliekam Googlē. Piemirs. Uzliekam Googlē skābu sārmu līdzsvars. Parādīsies dažādas tabulas. Šī tabula ir no amerikāņiem. Viņiem ir tāds dienests nacionālais pa visādiem produktiem angliski. Viņiem ir arī tāds orats, saīsinājumā orats tabulas. Produktu vērtīgums kā tāds, tur arī skābju sārmu līdzsvars un antioksidantu atvainojos. Mēs to jūsu tabulu, ja kāds gribētu ieliekst apkadrā un paskatās. Jā, tur, bet viņi arī ir mazliet pārveidota. Tur nav iekšā tie produkti, kas tiek ievesti. Mums nav ģenētiska atmiņa uz šiem ievestiem produktiem. Mēs esam ēduši griķus, ļoti labs tāds viegls sārmains produkts. Griķis ļoti vienkārši ir uzliejam vakarā augstu, ūdeni, tēju, kaut ko garšīgu. Mēs vakarā nevajag. 1-2 viņi ir mīksti, pilnīgi mīksti. Bet mēs esam mācīti, ka jāvar karstā. Sacimentējās viņu grūtāk tad ir. Enzīmi iet bojā. Viņš praktiski kļūst jau nevajadzīgs pakāpē. Vislabāk to ir Ailita Folkmane raksturojusi 2 vārdiem – katliņa substance. Visvārītais ir katliņa substance, vienalga, kas tas ir. Tur vairs nekas nedarbojās un mēs sevi apgrūtinām. Mēs apgrūtinām ar to pielikto enerģijas daudzumu, ko mēs ieguldam, lai mēs dabūtu no tā ārā. Lai mēs no olas dabūtu ārā vienu vienību, kaut kādu enerģijas, mums jāpielieto 1,3 vienības ar zaudējumiem. Olbaltumvielas, olas baltums, labi skan, ļoti praktiski neizmantojams. Dzeltenums ļoti labs, bet ne no veikala, ne no kombinātā ražotās. Visas gaļas, visi dzīvnieku produkti, visi dzīvnieki tiek audzināti pielietojot hormonus. Sieviešu hormonus 6 veidi, estrogēnu un vēl dažādi. Sieviešu hormoni palīdz ļoti ātri pieņemties svarā, līdz ar to ražotājiem, tirgotājiem tas ir izdevīgi. Dzīvnieks audzas nedabīgos apstākļos, mocījies. Šie hormoni ļoti izturīgi. Viņi iziet cauri mūsu gremošanas traktam, caur kanalizāciju upēs. Upēs zinātnieki skatās, notiek nārsts. Laiž ikrus mātītes, bet arī te viņi laiž ikrus. No hormoniem sēdušies hormonus un mainījās dzimums. Ļoti sarežģītas lietas, ļoti bīstamas lietas. Tādā praktiski meža dzīvnieki paliek, mājās audzēti dzīvnieki, zīvis,
ja nav citāda veida piesārņojums, viss mākslīgi audzētās arī tiek individuāli šļircēts iekšā šie visi, un ne jau hormoni viena, visādas citas palīgvielas. Tā kā lielas problēmas ar gaļas lietošanu. Viens pazīstams zintnieks man saka, man bija visādi spiedieni un visādas sirdi un aritmijas un vienu gadu neietu gaļu un visu aizmirsu. Viss izlīdzinājās, visas kardiogrammas brīnišķīgas. Ko lai tagad daru? Bijusi izdomājis gadu. Ko lai dara? Es saku, mēģini turpināt, skaties, cik varēs izturēt. Un tā mēģināja un atradinājās un vairāk nesāk un ir vesels un priecīgs un palīdz citiem cilvēkiem. Tā kā šis skābu sārmu lieta ir ļoti mums svarīga. Tagad paldies Zvaigznei ABC, 2 kolosālas grāmatas, PH brīnums un Zaļā dzīve. Abas no Amerikas. Cilvēki pūlējušies, strādājuši, apkopojuši 30 un vairāk gadu pieredzi pa personīgiem līdzekļiem. Oficiāli nē. Oficiāli viss tiek aizmirsts un noklusēts un tā. Paldies Zvaigznei ABC.